Labdien! Esiet aicināti mūsu Rīgas 85. vidusskolā. Skola ir dibināta 1980. gadā kā divplūsmu skola. No 1990. gada mūsu skola ir tikai latviešu plūsmu skola. Skola realizē pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības vispār izglītojošo programmu un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu, kur mūsu audzēkņi apgūst biznesa iemaņas un dibina savus mācību uzņēmumus. Skola realizē arī pirmsskolas izglītības programmu no 2009. gada. Skolā strādā profesionāli pedagogi, maģistri. Skola īpašu uzmanību velta angļu valodas padziļinātai apguvei. Skolēni aktīvi piedalās dažādos projektos. Vidusskolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, kuri tiek prezentēti gan rajonā, gan pilsētā. Mums skolā ir ļoti daudz interešu izglītības pulciņi, un viens no tiem ir datoru pulciņš, kur skolēni veido gan skolas mājaslapu, gan klašu mājaslapas. Skolotājs ir izstrādājis mācību materiālus. Mūsu skolas skolēni piedalās olimpiādēs, kur gūst labus panākumus. Pēc stundām skolēni nodarbojas interešu izglītības pulciņos, tautas dejās, sporta dejās, koros, mākslas pulciņā, vides izglītības pulciņā, turisma, sporta, izteiksmīgās runas pulciņos. Skolā darbojas arī atpūtas centrs Ligzda, kur skolēni pēc stundām var pavadīt saturīgi savu brīvo laiku. Interešu izglītības pulciņu skatēs skolēni iegūst godas vietas. Skolā ir mācījušies pazīstami cilvēki. Kā slavenākie ir hokeisti brāļi Rēdlihi, Džeriņš, Sotnieks. Es uzskatu, ka šī ir viena no tādām Purvciema un varbūt pat visas Rīgas aktīvākajām skolām, jo mēs ļoti iesaistamies visur un cenšamies popularizēt arī mūsu skolu citur, arī Rīgas skolēnu domē. Mūsu skolā ir ļoti aktīva skolēnu pašpārvalde. Mēs nodarbojamies ar dažādu pasākumu organizēšanu gan skolā, gan, protams, arī ārpus. Aicinām apgūt izglītību mūsu Rīgas 85. vidusskolā.